Par tehnoloģijām un izglītību. Man liekas, tas ir arī ļoti aktuāla tēma. Tad, ko nozīmē digitāli vispirms, tad, kā šo principu darbināt un, protams, kā mācību grāmatu integrācija platformā Soma ir notikusi praksē. Andris Gribusts, lielvārdu valdes priekšsēdētājs. Sveiks, Andri! Es iedošu instrumentus. Labi, labrīt, sveiciens visiem. Paldies organizētājiem, ka uzaicināja pastāstīt par to nelielo pieredzi, kas mums ir Lielvārdā. Nezinu, cik daudz jūs zinat par to, ko Lielvārds ikdienā dara, bet īsi ieskicējot, tad mēs esam neliels uzņēmums. Kopumā mums šobrīd ir 60 darbiniekiem, kuri izglītības nozarē, kas ir gribētu teikt, salīdzinoši diezgan konservatīva nozare, darbojās jau 30 gadus. Nozare, mēs esam savā ziņā tāds tilts starp to, ko Izglītības zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs definē, kas būtu jāzina bērniem noteiktos vecumposmos, izstrādājot mācību resursus, kas palīdz skolotājiem, atbalsta skolotāju, lai tad skolotāji ar savām zināšanām, prasmēm un pieejamiem resursiem varētu sasniegt tādu attiecīgi tos izvirzītos mērķus. Un arī kopumā, teiksim, arī vēsturiski, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē izdevēja darbība ir diezgan tāda konservatīva nozara ar saviem pamatprincipiem. Un kas saistīts ar digitalizāciju, arī mēs lielu laiku veltījām tieši mācību saturu, mācību grāmatu, mācību burtnīcu, arī iespējams arī kāds no jums ir mācījies no mūsu izstrādātiem mācību materiāliem, bet sākot jau ar pirmajām digitālajām lietām, kas tika pieejamas skolā, kodiem datoriem, tad mēs sākām eksperimentēt, sākot jau, man liekas, no 2007.–2006. gada ar dažādām tehnoloģijām, kādā veidā šo saturu mēs varētu pasniegt interaktīvāk, iesaistošāk un kas varētu palīdzēt bērniem un jauniešiem mācīties. Un tie eksperimenti bija ļoti dažādi. Sevišķi tajā laikā tā kaut kādas transformācijas vēsmas bija, tās e-grāmatas ienāca, tad mēs sākām ar e-grāmatām, digitālo grāmatu kopijām, un izmēģinājām arī dažādas biznesa modeļus. Pamēģinām vienu, redzam, ka ir baigi tāda paša ar ļoti lielu iedvesmu, tur pirmās e-grāmatas, tur Lielvārdas digitālā biblioteka, tur 2007. gads, tur skatāmies, neviens nepērk. Ok, labi, neviens tur nelieto. Ejam domājam nākamos modeļus, kaut kādā veidā to nodot klientam. Līdz beigās, kas bija ap 2015. gadu, daudz ko izmēģinājām, daudz kur noteikti arī kļūdījāmies, bet nolēmām, ka noriskēsim un pārmainīsim vispār to modeli, kādā veidā mēs operējam, jo tā tad iepriekš šis biznesa modelis vairāk bija, tika pārdot poligrāfiskie produkti, un tas risks bija pāriet pilnībā, ne pilnībā, bet ieslēgt šo te software as a service modeli, respektīvi, un kādā veidā šīs mācību grāmatas, mācību viss Lielvārdā radītais saturs ir pieejams klientiem abonēšanā. Arī tas bija laiks, kad ļoti populārs kļuva Spotify, un tad arī mēs tā kā pie sevis iedomājamies, ka mēs gribētu būt kā Spotify izglītībā Latvijā. Un kaut kur daļai tas arī sanāca, to tad arī nedaudz stāstā arī redzēsim, bet un tāpēc arī šeit ir Soma, mācību platforma Soma, kurā tad mēs tādā digitālā somā salikām visu resursu, kas Lielvārdā tika sastrādāts par šiem gadiem, un redzējām, ka tradicionālie modeļi, kuros mēs mēģinājām tirgot 1 vai 2 vai 3 vai 4 grāmatas, nestrādāja. Mēs uztvērām šo sākotnējo procesu, arī savā ziņā risku,
ka mēs radījām kā komplementu produktu poligrāfiskiem risinājumiem un sākotnēji lielu daļu no mācību grāmatām devām lietotājiem bez maksas. Ar to domu, jo arī mūs visu laiku ir sāpinājis skolēnu smagās mugursomas, ka attiecīgi skolā varbūt mācību grāmata, ar kuru mācās, bet mājās viņa nav jānēsā, mājās viņa būtu pieejama caur digitālo platformu Soma. Un skatoties no šīs dienas acīm, es gribētu teikt, ka šis te lēmums arī ir attaisnojies, jo jā, tas bija komplementārs produkts mūsu poligrāfiskiem izdevumiem, bet šeit ir tā interesantā lieta, ko iespējams jūs arī kā vadītāji esat novērojuši, ka saistībā ar tehnoloģijām ļoti bieži vien attīstoties mainās, kas ir mūsu pamatprodukts un kas ir mūsu komplementārais produkts. Ja mēs skatāmies šodienu, es pat varētu teikt, ka platforma Soma ir mūsu pamatprodukts, un poligrāfiskie izdevumi mācību grāmatas ir mūsu papildu produkts. Faktiski caur šo soli mēs spējām samainīt vietām attiecīgi šos dažādos virzienus. Un, jā, tā sākotnēji bija pavisam vienkārši elementāras lietas pirms tiem vairāk kā 6 gadiem, gan poligrāfisko grāmatu digitālās versijas, bet tas arī ļāva mums iespēju daudz ko eksperimentēt un ne tikai veidot šīs daudz savstarpējās sinerģijas, bet arī veidot jau jaunu satura risinājumus. Un ne tikai šīs elektroniskās grāmatas, bet gan multimediju resursus, animācijas, dažāda veida pārbaudījums, pārbaudas darbs, ko, protams, digitālā un tehnoloģijas ļauj daudz vienkāršāk un ātrāk adaptēt. Skolotājiem ātrāk pieejami dati, bērni var daudz ātrāk šādā veidā caur video saturu un atbilžu sistēmām mācīties. Un, jā, tajā laikā, lai gan tas jau liekas diezgan sen, mēs bijām jau nedaudz ieskrējušies ar Somu un atnāca Covid, arī savā ziņā nevienu negaidīts, bet te mēs arī pieredzējām, ka tie sākotnēji riski, investējot šajā risinājumā, mums, savā ziņā nāca par labu, jo mēs bijām kā uzņēmums pilnīgi gatavi nodrošināt attālinātu mācību procesu. Un arī ņemot vērā to, mēs turpinājām pārkārtot šo mūsu arī operacionālo modeli uz resursu radīšanu digitāli vispirms, ka faktiski viss saturs top uzreiz digitāli un attiecīgi tas visātrāk, lai to varētu nogādāt klientam un notestēt, kā arī saņemt darbinīgo saiti, tas iet savu šo digitālo mācību satura platformu Soma. Kā jau es minēju, tad izdevēja darbība ir konservatīva nozare, kur faktiski visi procesi arī vēsturiski notikuši tādā ūdenskrituma, jeb waterfall operāciju modelī, jeb stratēģijā, kurā tad mums ir kaut kāds autors vai autoru kolektīvs, tad ir zināms, viņi iesniedz manuskriptu, tad pieslēdzās kāds redaktors, tad attiecīgi tur maketētājs un galu rezultātā pēc gada 2, 3 ir kaut kāda grāmata vai nodevums. Un, protams, tas šajā modelī mums pilnībā nederēja. Un mēs arī kā uzņēmums iedvesmojoties no daudzām Spotify un daudzām Latvijas uzņēmumiem, arī operacionāli sākām ieviest šo domāšanas ietveru, kas ir agile, un tādā veidā arī transformējot visus tos procesus, kādi tie notiek lielvārdā, lai spētu šo digitālo saturu pēc iespējas ātrāk nodot un nodrošināt mūsu klientiem. Arī tur ņemot vērā, ka mums kolektīvā ir gan pieredzējušāki kolēģi, kur jau strādā vairāk kā 20 gadus, mums arī daudz jaunu, kas saistās ar tehnoloģijām un grafiskā dizaina. Arī šeit mums vajadzēja atrast tieši to savu risinājumu, arī savu redzējumu. Un tie, kas ir gājuši šim te procesam cauri, zina, cik sākotnēji ir grūti iedomāties, skaties, nezinu, uz lielo tehnoloģiju,
uzņēmuma pieredzi un domā, ok, labi, man šeit ir 60 cilvēki, man nav tāda visur Scrum Master vai man nav tur attiecīgi tur tādu un tādu sistēmu. Bet soli pa soli sperot, es varu pateikt, ka tas ir izdevies un pēc 3,5 gadiem mēs šobrīd, teiksim, redzam, ka mēs jūtamies kā komandas diezgan ērti strādājot šos elementos. Un tādā veidā attīstot šo digitālās mācību satura pieejamību, kā jūs redzat, šeit ir pāris ieskati, kāds izskatās Somā. Tas varbūt izmantos ar telefonu, ar datoru, bet principā tie ir dažādi veidi resursi, kur rada mūsu komandas. Tie ir mācību video, tie ir pārbaudījumi ar agniecisko saiti un novērtējumu. Šie ir dati, kas ir pieejami skolotājiem par katru bērnu, ko viņš ir apguvis, ko viņš nav apguvis, attiecīgi tematiem, kam būtu jāpievērš uzmanība vai kuram skolotājiem. Un attiecīgi maziem solīšiem no tās vienas pārējas uz jaunu šo te biznesa modeli un jaunu tehnoloģiju, mēs esam radījuši pilnīgi citu jaunu attiecīgi produktu, kas arī turpina nepārtraukti attīstīties un kur ir paredzēta jau arī vieta kādā tieši arī nākamajiem tehnoloģiskiem risinājumiem, tā skaitā arī mākslīgā intelekta un citiem. Un tāpat laikā tas mums ļāva arī daudz ātrāk nonākt pie poligrāfiskiem mācību materiāliem, jo komandām strādājot gan pie digitālā satura, gan paralēli veidojot arī mācību grāmatas, tātad atkal mēs no viena tāda kā ienākuma avota, no viena biznesa virziena, kas bija poligrāfiski mācību materiāli, daļai riskējot pārgājām uz digitālo, bet tāpat laikā nodrošinot, ka gan no poligrāfiskā, gan no digitālā mācību satura mums tiek gan izstrādāt, gan arī ģenerēt ienākumu nākamajām investīcijām. Un, protams, komandām saprotot, ka tas nav tikai stāsts par mācību grāmatām, mācību burtnīcām, bet skolotājiem ir milzīgi daudz dažādas vajadzības. Arī šeit ir piemērs no mūsu koncepts, kas ir dabaszinības, piemēram, 360, kur viss sākas no mācību satura, bet kas ietver daudz dažādas lietas saistībā ar dažādiem eksperimentu komplektiem, kas ir nepieciešami tikai noskatīties video, bet arī praktiski izmēģināt. Un e-kurs atbalsts skolotājiem, klases iekārtojumu, tehnoloģiju nodrošinājumu. Arī tas ir tas viens kopums resurss, kur attiecīgi šīs komandas strādā, lai to īstenotu. Jā, pie sevis mēs arī definējām dažādas procesus, un tas ir tikai viens no tiem, bet skatoties uz riska, un kas arī šeit arī vairākas reizes tika pieminēts, mēs ļoti daudz cenšamies arī ieklausīties mūsu klientos, jo daudz kur bieži vien arī strādājot, liekas, ka mēs tur zinām labāk, mēs tur mākam labāk, mēs zinām, kas vajadzīgs, jā, un arī Henrijs Forss ir teicis, ja es būtu jautājis, ko jūs vēlaties, man cilvēki teiktu ātrākus zirgus, bet šodien, es domāju, bez klienta izpētes, bez viņa iedziļināšanās, kas ir tās lietas, kas ir viņa paradumi, kā viņš ikdienā strādā, kas viņam trūkst, ja, un kur šī gadījumā tehnoloģijas spēj palīdzēt. Tehnoloģijas var atrast savu vietu, manuprāt, ir vitāli svarīgi tieši, lai mēs varētu šos te riskus minimizēt un vairāk strādāt ar šiem pieejamiem datiem. Un noteikti izpētot konkrēti skolotājus, bērnus, kas ir viņu lietošanas paradumi, kas ir viņu vajadzības. Mēs iegūstam ļoti daudz dažādas datus, un tāpat laikā mēs arī ikdienā daudz strādājam ar reālā laika datiem. Šis ir ieskats mūsu ikdienas pārskatos, ko mēs redzam no platformas SOM izmantošanas, un šeit, protams, jāsaka liels paldies arī KPMG komandai par atbalstu un palīdzību šādas sistēmas izstrādē. Un jā, tā ir platforma, kurā mēs attiecīgi varam ikdienas tās lietas, kuras mēs izstrādājam, ieviešam, mēs varam notestēt, saņemt atgrieznisko saiti, ja, redzēt lietojamību, redzēt tendences, un tie ir tie instrumenti, kas ir uzņēmuma arī vadībai un konkrētā produkta attīstītājiem, lai mēs varētu to veidot daudz
ar mazāk riska. Nu jā, un visbeidzot, tas, kas vieno lielvārds komandu, ir, protams, arī tā mūsu neredzamā saite, tā ķīmija, kas ir visiem šiem 60 cilvēkiem, ir tā mūsu vēlme, mūsu vīzija, ka mēs vēlamies redzēt Latviju kā labāko vietu, kur mācīties. Mēs zinām, ka šobrīd tā nav, bet es domāju, ka ir arī vērts riskēt, lai tā būtu, jo, manuprāt, ja tā nebūs, risks mums visiem ir daudz lielāks nekā noriskēt un mēģināt tur tikt tā. Paldies par uzmanību un lai visiem veids. Būs arī tev daži jautājumi. Un pirmo, ko es gribu sākt par tādu attīstības virzienu, jo jautājums ir tāds. Lūdzu uzdod Andrim, vai viņš plāno savu platformu attīstīt un pielāgot uzņēmumu darbinieku apmācību vajadzībām? Tādas domas, protams, ir bijušas, bet tas mūsu fokus ir vispārējā izglītība, un tur ar mācību saturu ir tā, ka var strādāt un gatavot viņam mūžīgi. Nekad nebūs. Arī šobrīd tā platforma nav pilnīga. Jā. Tur var darboties visu laiku, bet ir daudz labu citu platformu dažādām mācībām, kuras izmantot. Nosauciet 3. Nu labi, tad tas būs jāpēd. Te bija viens droši vien tāds komentārs, ka izglītības nozara, konservatīva nozara, vairākas reizes to uzsvēri, vai tas pēc būtības nav pretrunā ar izglītošanās ideju? Ir pretrunā. Protams, ka ir pretrunā, bet satraucies bija uzsvēri vairākas reizes, bet mēs jau redzam, kā pārmaiņas izglītībā notiek. Mēs runājam par tehnoloģijām, par mākslīgu intelektu, visas lietas, kuras mēs dzirdējām, skaidrs, ka mūsu ideālais mērķis būtu, ja mēs jau būtu visi tam gatavi un varbūt jau soli priekšā. Tad arī tie riski būtu mazāki, bet tā ir jā, kad izglītība atpaliek no tehnoloģijām un vēl kāds laiks paies droši vien, lai mēs tur tiktu. Jā. Un tad bija mans jautājums, bet tieši patām arī slaido parādījās jautājums, tad kādi ir jūsu 2 augstākie riski? Un arī klausoties to stāstu, par to digitāli vispirms, ka ir darbinieki, kas strādā jau ilgus gadus un ir jaunie, kas ir vairāk ar tehnoloģijām. Raksturot to pieredzes ceļu līdz tam, ka jūs šobrīd jūs esat aizgājuši un attīstījušies, kādi būtu tie, top 2, top 3 augstākie riski, ar kuriem nākas saskarties, varbūt kas ir materializējušies, kurus nācās vadīt, atrisināt? Jā, katrā no tām pieminētiem jomām, tur ir savi. Ja, piemēram, ja mēs skatāmies uz to pašu Agile, un arī tur tehnoloģijas nāca kā atbalsts, konkrēti mūsu komandas izmanto Atlassian produktus bet dienas beigās viss ir par cilvēkiem. Skaidrs, ka bijuši kaut kādi daudz produkti, kurus mēs esam apstādinājuši, tikai tāpēc, ka komandām nesanāk iedzīvināt šos pamatprincipus un laiku aizņem vēl vairāk nekā tas ir bijis paredzēts un plānots, un tas laiks stundas, tās visas ir investīcijas. Attiecīgi no lietotājiem, protams, ka ikdienā mūs lieto 90% bērnu visā Latvijā. Tur ir ļoti daudz šie riski, ar kuriem mēs operējam. Mēs, piemēram, esam atteikušies, kaut gan tas būtu kā iespēja, kaut ko nopelnīt. Mēs atteikuši esam no vispār jebkāda veida reklāmu integrācijas somā. Tur ir tikai tīrs saturs, tīrs mācīšanās instruments. Ja? Tie arī, protams, ir tie ētiskie aspekti. Un, protams, liels risks, ka mēs esam arī atbildīgi par skolēnu zināšanām prasmēm. Mēs nevaram viņus piespiest mācīties, bet mēs ar saviem instrumentiem, caur saturu varam viņus veicināt mācīties. To arī cenšamies, cik sanāk ikdienā darīt. Jā. Paldies. Andris Gribosts, lielvārds, valdes priekšsēdētājs. Manuprāt, ļoti vērtīgs pieredzes stāsts.